Reiz dzīvoja 3 ruksīši, 3 brāļi. Viņi bija vienāda auguma, apaļi, sārti, vienādām jocīgām astītēm. Pat vārdi tiem bija līdzīgi. Viņus sauca Nif-Nifs, Nuf-Nufs, Naf-Nafs. Viņi dzīvoja mežā, meta kūleņus zaļajā zālītē, sildījās saulītē un lasīja zīles. Reiz ruksīši bija 3, vai vakars tas vai rīts, tiem mežmalītē tika snaust un gardā zīles graust. Tiem aušīgs bija prāts, tiem mēdza skriet un diet, citu ķert un ķircināt un bezbēdīgi smiet. Tā pagāja vasara un pienāca rudens. Saule vairs tā nesildīja, pelēki mākoņi slīdēja pār nodzeltējušo mežu, peļķes neizžuva. Kādu rītu agri pamodies, Naf-Nafs teica saviem mazākajiem brāļiem. Brālīši, laiks padomāt par ziemu. Es drabu vienu no augstumā. Mēs varam sasaldēties. Uzcelsim sev māju ar 3 istabām un dzīvosim kopā zem viena jumta. Ko nu vēl neizdomās? Tagad, lai mēs ķertos pie darba, tāds skaists laiks, pēdējās siltās dienas, lai mēs nostrādājam. Ko tu, Nuf-Nuf, par to saki? Līdz ziemai vēl tālu. Mēs vēl padzīvosimies, palēkāsimies pa pļavu. Gan vēl paspēsim rakt zemi un stiept akmeņus. Kad vajadzēs, es pats sev uzcelšu māju. Tagad pavārtīšos pa šo peļķi. Un es tev līdzi. Nu, kā vēlaties, celšu vienu savu māju. Es jau jūs negaidīšu. Un vecākais brālis Naf-Nafs aizgāja, lai izraudzītos vietu mājai un savāktu būvmateriālus. Bet jaunākie brāļi Nif-Nifs un Nuf-Nufs nemaz nesteidzās. Viņiem pat domāt negribējās par darbu. Tie priecīgi rotaļājās, meta kūleņus, vārtījās pa peļķi un urkšķināja jautras dziesmiņas. Kādēļ gan mums darbā iet, labāk taču diet un smiet, vieglāk diet un smiet. Lai tur brāli strādā viens, mēs tik dejosim ar vien. Šodien mēs vēl papriecāsimies, bet rīt no paša rīta ķersimies pie darba. Jā, rīt varēsim sākt. Bet otrā dienā viņa teica to pašu. Tikai tad, kad lielā peļķe uz ceļa no rītiem sāka pārklāties ar plānu leduskārtiņu, slinkie brāļi beidzot ķērās pie darba. Nif-Nifs sprieda, ka visātrāk un visvienkāršāk būšot uzcelt māju no salmiem. Nevienam padoma neprasījis, viņš tā arī izdarīja. Jau pret vakaru viņa būda bija gatava. Uzlicis uz jumta pēdējo salmiņu, Nif-Nifs ļoti apmierināts ar savu darbu jautri dziedāja. Lai visi skatīt nāk, kā Nif-Nifs būvēt māk, būs droši un koši mans nams ar vien, tik pabrīnieties vien. Šo dziesmiņu dziedādams, Nif-Nifs devās pie sava vidējā brāļa Nuf-Nufa. Lai visi skatīt nāk, kā Nif-Nifs būvēt māk, būs droši un koši mans nams ar vien, tik pabrīnieties vien. Arī Nuf-Nufs turpat netālu cēla sev mājiņu. Tas centās drīzāk pabeigt šo garlaicīgo un neinteresanto darbu. No sākuma viņš tāpat kā brālis gribēja celt māju no salmiem, bet vēlāk sprieda, ka tādā mājā ziemā būšot ļoti augsti, māja būšot izturīgāka un siltāka, ja to celšot no zariem un lapām. Tā viņš arī izdarīja. Viņš iedzina zemē mietus, sasēja tos ar klūgām, sabēra lapas uz jumta un pret vakaru māja bija gatava. Ļoti lepns Nuf-Nufs apgāja tai vairākas reizes apkārt un dziedāja. Prot
nuf arī celt. Kas var šo namu pelt? Nams liels un glīts no zāriem bīts ar zaļām skujām vīts. Viņš nebija vēl dziesmiņu pabeidzis, kad no krūmiem izskrēja Nif-Nifs. Skaties, tava māja arī ir gatava. Es jau teicu Naf-Nafam, ka mēs tiksim vien paši ar šo darbu galā. Tagad mēs esam brīvi un varam darīt visu, kas tik mums ienāk prātā. Jā, aiziesim pie Naf-Nafa un paskatīsimies, kādu māju viņš sev uzcēlis, jā? Kādēļ gan mums darbā iet, labāk taču diet un smiet, labāk diet un smiet. Lai tur brāli strādā viens. Ļoti apmierināti, ka tiem ne par ko vairs nav jārūpējas, viņi pazuda aiz krūmiem. Vecākais brālis Naf-Nafs jau vairākas dienas strādāja gar savu māju. Viņš bija sanesis akmeņus, samīcījis mālus un tagad lēnām cēla sev māju, kurā tas varētu paglābties no vēja, lietus un sala. Viņš savai mājai bija uztaisījis smagas ozola durvis un pielicis tām drošības ķēdi, lai vilks no tuvējā meža nevarētu ielausties. Nif-Nifs un Nuf-Nufs atrada brāli čakli strādājot. Ko tu tur būvē? Vai tā ir sievēra māja vai cietoksnis? Vai tu tikai netaisies ar kādu karoti? Nams no ķieģeļiem būs jaukāks, ziemas salā siltāks būs, un kad sniegi sasnigs laukā, nāciet ciemā jūs. Nespēs uzbrukt šis ļaunais ruksīšiem, kas lik-likošs, mūs nesargās nāmiņš, jaunais sargās visus drošs. Kādu zvēru viņš dzied? Par kādu zvēru tu dziedi? Es dziedu par vilku. Viņš baidās no vilka. Viņš baidās, ka viņu neaprī. Kādi gan te var būt vilki? Jā, nekādu vilku te nav. Viņš vienkārši ir zaķu pastara. Vai esi vilkam atsiskāju, kur tu esi muļķa vilks, vecais nīstais vilks? Ej, Naf-Naf, nestrādā nu vairs un nāc mums līdzi. Man jāmūrē nams, stiprs nams, lai vilks netiktu iekšā. Iesim projām, Nuf-Nuf. Jā, iesim. Te mums nav ko darīt. Vai esi vilkam atsiskāju, kur tu esi muļķa vilks? Un ruksīši aizskrēja. Un kādi te var būt vilki? Es no viņiem nebaidos. Es arī ne. Nuf-Nuf, vai tu vilkus esi redzējis? Jā, esmu. Kur? Grāmatā, uz bildēm. Uz bildēm arī es esmu viņu redzējis. Bet vai tu dzīvu vilku esi redzējis? Nē, dzīvu gan ne. Dzīves jau arī nemaz nav tik briesmīgs. Tāds pats kā uz bildēm. Nav ko baidīties. Sagrābsim vilku aiz purna, tad tik viņš redzēs. Nogāzīsim to gar zemi, sasiesim viņu un tad ar kāju. Lūk tā, lūk tā, lūk tā. Kas no vilka baidīsies, kas no vilka krūmā skries. Te ruksīši piepēži ieraudzīja īstu dzīvu vilku. Viņš stāvēja aiz lielās priedes, un tas izskatījās briesmīgs. Viņam bija atņirkti zobi, tik dusmīgas acis, ka Nif-Nifam un Nuf-Nufam no bailēm pārskrēja augsti drebuļi pār muguriņu, un tievās astītes nodrebēja vien. Nabaga sivēniņi nespēja pat pakustēties. Vilks taisījās lēkt viņiem virsū, noklabināja zobus un piemiedza labo aci, bet sivēniņi attapās un... metās bēgt spiegdami un kviegdami tā, ka viss mežs noskanēja.
Nekad viņi vēl nebija tik ātri skrējuši. Sivēniņiem kājas ņirbēja vien un smiltis juka uz visām pusēm, kad tie metās katrs uz savu māju. Nif-Nifs pirmais sasniedza savu salmu būdiņu un ieskrēja iekšā, tikko vēl paguva aizcirs durvis vilkam pie paša deguna. Bet vilks aiz Elsies sauca. Tūlīt atver durvis, citādi es tās uzlauzīšu. Ne, es neatveršu. Tūlīt atver durvis, es tev saku, citādi es tā pūtīšu, ka visa tava māja izjuks. Es nekad tev durvis neatveršu. Ak, tad šitā, nu labi. Tagad es tavu māju ar vienu elpas vilcienu pa gaisu aizpūtīšu. Vilks sāka pūst. No jumta bira salmi, sienas drebēja un māja izjuka uz visām pusēm, it kā to būtu sagrāvis viesulis. Vilks noklabināja zobus sivēniņam pie paša šņukuriņa. Nif-Nifs ātri paliecās sāņus un skrēja uz vidējā brāļa māju, ko tik nagi nesa. Pēc maza brītiņa Nif-Nifs jau atradās pie Nuf-Nufa mājas durvīm. Tikko brāļi bija paspējuši ieslēgties žagara būdiņā, kad arī vilks jau bija klāt un sauca. Nu tagad es apēdīšu jūs abus. Nif-Nifs un Nuf-Nufs bailīgi saskatījās, bet vilks bija ļoti piekusis un tādēļ nodomāja sivēniņus iegūt ar viltu. Es pārdomāju. Es šos nejaukos sivēnus neēdīšu. Es labāk iešu mājās. Vai tu dzirdēji? Viņš teica, ka mūs neēdīšot. Jā, tas ir ļoti labi, ka vilks aizgāja mājās. Baismī vilkam acis gail, acis gail, acis gail. Kur tu esi, muļķa vilks, vecais nīstais vilks? Bet vilks nebija nedomājis kaut kur aiziet. Viņš bija tikai nogājis pie malas un vairs nekā nerunāja. Viņam pat nāca smiekli, domājot par to, cik veikli tas bija piemānījis abus muļķa ruksīšus. Viņš nogaidīja, kamēr ruksīši bija pilnīgi nomierinājušies, tad tas paņēma aitādu un lielu grozu un pielavījās pie mājas. Pie pašām durvīm viņš iesēdās grozā, apsedzās ar aitādu un klusu pieklaudzināja. Nif-Nifs un Nuf-Nufs ļoti sabijās. Ui, kas nu atkal? Pajautā. Kas tur ir? Es mazs nabaga jēriņš. Jēriņš? Maziņš. Maziņš. Ļaujiet man pie jums pārnakšņot. Es esmu nokļīts no ganāmpulka un esmu ļoti piekusis. Vai laist viņu iekšā? Nu, jēriņu taču var ielaist. Tātad atvēr durvis. Nu, ja? Kā tad citādi tu jēriņu ielaidīsi? Atver vienu. Nu, tad es veru durvis vaļā. Vilks! Nu, brālīt, palīdz, tur durvis ciet, turi tās ciet. Turu. Tūlīt aizšausim bultu priekšā. Kādi viņam briesmīgi zobi. Vai. Jā, pēc bilžu vilka viņš nemaz neizskatās. Vai? Tā, nu pagaidiet tikai, kad es sākšu pūst, tad arī no šīs mājas nekas nepaliks pāri. Un vilks sāka pūst.
No jumta nojuka lapas, sienas nodarbēja mājas, sazvēlās sāņus un sabruka. Šausmu pārņemti ruksīši metās bēgt. No bailēm ruksīšiem stinga kājas, ik sariņš trīcēja, strupie šņukuriņi kļuva gluži sausi. Brāļi skrēja uz Naf-Nafa māju. Vilks tiem tuvojās milzu lēcieniem. Vienreiz viņš gandrīz jau sagrāba Nif-Nifais pakaļkājas. Bet tas veikli pasitās sāņus un skrēja vēl ātrāk. Arī vilks pielika soli. Viņš bija pārliecināts, ka šoreiz ruksīši viņam neizmuks. Vilks nebija tik izveicīgs. Dārzā tas uzdrāzās kādai ābelei virsū, un liels ciets ābols iesitās viņam taisni pierē. Tur izcēlās liels puns. Bet Nif-Nifs un Nuf-Nufs pusdzīvi, pusmiruši pa to laiku bija sasnieguši vecākā brāļa Naf-Nafa māju. Brālis ielaida tos iekšā. Viņš tūliņ saprata, ka brāļiem dzinies pakaļ vilks, bet Naf-Nafs savā mūranamā jutās drošs. Viņš steidzīgi aizslēdza durvis, aizlika ķēdi priekšā, piesēdās pie klavierēm un dziedāja. Nespēs uzbrukts var šis ļaunais ruksīšiem, kas niknikoš. Mūs te sargās nav, viņš jaunais sargās visus droši. Lai te vilku ir vaibies, ir vaibies, ir vaibies, teiksim vilki sargieties. Ui, ui, ui! Ui, ui! Oh. Kas ir? Es suku pārdevējs. Vai nevēlaties apskatīt manu preci? Ko nu tu, vilks, izliecies par suku pārdevēju? Mēs tevi iekšā nelaidīsim. Ej vien projām, uz neredzēšanos. Ak tā! Nu tagad es jūs apēdīšu visus trīs. Vai tu neredz, ka mēs dzīvojam mūra mājā? Tu uzcēl mans brālis Naf-Nafs. Tagad mēs esam drošībā, uz neredzēšanos. Ui, mums no tevis nav bailes, uz neredzēšanos. Kas no vilka baidīsies, baidīsies, baidīsies? Kas no vilka krūmos skries, ha-ha? Lai te vilku ir vaibies, ir vaibies, ir vaibies, teiksim vilki sargieties. Jā, jā. Vilks briesmīgi pārskaitās. Ievilcis krūtīs gaisu, viņš sāka pūst no visa spēka, gribēdams sagraut māju. Bet, lai viņš pūta kā pūzdams, neviens ķieģelītis, pat nevis mazākais, neizkustējās. Vilks kļuva zils no dusmām. Izbadējies un saniknots, viņš apgāja mājai apkārt, bet sienās nebija nevienas plaisas, pa kuru tas būtu varējis iekļūt pie ruksīšiem. Te viņš nejauši pacēla galvu un ieraudzīja uz jumta lielu platu skursteni. Rau, pa šo skursteni es iekļūšu mājā. Rapšos tik augšā uz jumta. Mājā ir klusa. Es tomēr dabūšu nogaršot sivēnu cepeti. Līdīšu tik skurstenī iekšā. Bet ko līdz tas sāka pa skursteni laisties lejā, sivēniņi sadzirdēja troksni. Un, kad
uz katla vāka sāka birt kvēpi. Nafs tūliņ noprata, kas par lietu. Viņš ātri metās pie verdošā ūdens katla un norāva tam vāku. Melns kā skursteņslauķis, vilks iegāzās verdošajā ūdenī. Ar briesmīgu rēcienu viņš atkal uzleic uz jumta, novēlās pa to zemē, 4 reizes pārmeta kūleni un tad metās bēgt. Bet 3 brāļi, 3 mazie ruksīši skatījās pa logu un priecājās, ka viņiem tik viegli izdevies pārmācīt ļauno vilku. No tā laika brāļi Nif-Nifs, Nuf-Nufs un Naf-Nafs dzīvoja kopā. Jaunākie cienīja un godāja vecāko brāli un vienmēr tam paklausīja. Ruksīši bija 3, kamatīk pa laukiem plīst, bet lielā ļaunā vilka vien tie baidījās arvien. Bija Nifam namiņš glīts, no salmiem steigā pīts. Viņš teica, tur būs dzīvot prieks, kad ārā kritīs sniegs. Nafs vien sacīja, ir drošāk namu celt no ķieģeļiem, lai tad sals un vilki ložņā nebūs bail no tiem. Bet Nufam bija nams, no koku zariem sliets, kam labāku gana būvētam, ja tīkamāk ir diet. Kas no sālā baidīsies, 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 kas no vilka krūmos skries, ha, ha! Vilks atskrēja kā vējš un pūta cik vien spēj, tad salmu namiņš sāka jukt un Nifam nācās mukt. Nufs bailēs pieca vai, kā vilkam acis gail, bet vilks vēl niknāk sāka pūst, lai zaru namiņš grūst. Vilks to saplosītu, naidā varētu jau virsū klupt, Nafs pie sevis brāļus laida vilks, lai ārā tup. Laidiet iekšā! Laidiet iekšā! Ak, tā, es jūs apēdīšu! Tur skurstenis bija garš, vilks teica, ielīst var, bet katlā krita nabadziņš un kaugdams metās bēgt. Kas no sālā baidīsies, 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 kas no vilka krūmos skries, ha, ha!